Āksts ir fascinējoša un daudzpusīga kārts, kad runa ir par vīrieša personības raksturojumu. Šis vīrietis ir kā ceļotājs, kurš stāv uz dzīves robežas, raugoties uz nezināmo ar atvērtu prātu un vieglu sirdi. Viņš ir cilvēks, kurš nebaidās no pārmaiņām, piedzīvojumiem un risku uzņemšanās. Tāds vīrietis bieži vien šķiet ārēji bezrūpīgs, pat mazliet vieglprātīgs, taču viņa būtībā slēpjas dziļa uzticēšanās dzīvei un pārliecība, ka viss vienmēr atrisināsies. Salīdzinājumā ar citiem, viņš var atgādināt bērnu, kurš tikko sācis iepazīt pasauli, ar plaši atvērtām acīm un abrīnu par visu jauno. Viņa skatījums uz dzīvi ir neierobežots, un viņa klātbūtne mēdz būt atsvaidzinoša. Šāds cilvēks ienāk telpā kā svaigs vējš, nesot līdzi vieglumu un jaunu enerģiju. Āksts ir tas, kurš, iespējams, pirmo reizi ierosinās spontānu ceļojumu vai negaidītu plānu, liekot citiem pārdomāt savus ikdienas paradumus. Psihotips. Vīrietis, kuru raksturo āksts, bieži vien ir intuitīvs, bet nevienmēr praktisks. Viņš ir ideja cilvēks, kurš uzskata, ka dzīve ir domāta, lai to piedzīvotu pilnā mērā, nevis strukturētu un ierobežotu ar noteikumiem. Viņš varētu būt mākslinieks, ceļotājs vai vienkārši cilvēks, kurš nebaidās iziet ārpus sabiedrības normām. Tomēr tas nenozīmē, ka viņš ir pilnīgi vieglprātīgs vai bezatbildīgs. Āksta būtība drīzāk slēpjas viņa spējā uztvert dzīvi kā eksperimentu, kurā katrs solis ir iespēja mācīties un augt. Šāds vīrietis reizēm var būt izaicinājums tiem, kas meklē stabilitāti un drošību. Viņa pieeja dzīvē var šķist pārāk vieglprātīga vai neparedzama. Piemēram, viņš varētu uzsākt jaunu projektu vai attiecības ar pilnīgu pārliecību, bet tikpat viegli tās pārtraukt, ja sajūt, ka zaudējis interesi vai kaisli. Viņa emocijas ir mainīgas, bet tas nenozīmē, ka viņš ir sekls. Gluži pretēji, viņš spēj izjust dziļas emocijas, taču viņa uzmanība bieži vien ir vērsta uz nākotni, nevis uz to, kas ir šobrīd. Sievietes viņa dzīvē. Sievietes, kuras ienāk šī vīrieša dzīvē, tiek uztvertas kā līdzgaitnieces piedzīvojumā, nevis kā stabilitātes avots. Viņš novērtē sievietes, kuras ir gatavas dalīties viņa ceļojumos un kurām piemīt līdzīga atvērtība pret dzīvi. Šis vīrietis neuztver sievietes kā īpašumu vai tradicionālās lomas izpildītājas. Viņam svarīgāk ir draudzība, kopīgas idejas un spēja būt elastīgiem attiecībās. Viņa attiecības bieži vien ir intensīvas un pilnas kaisles, taču tās var būt arī īslaicīgas, jo āksta daba neļauj viņam ilgi palikt vienā vietā vai situācijā. Sieviete, kura vēlas būt viņa dzīvē, var justies it kā viņa būtu uz viļņa, kas gan paceļ, gan reizēm apgāž laivu. Šāda dinamika var būt gan aizraujoša, gan sarežģīta atkarībā no sievietes paša uztveres un vajadzībām. Salīdzinājumā ar citiem vīriešiem, āksts nav tas, kurš cenšas kontrolēt vai ierobežot. Viņš ļauj sievietei būt viņai pašai un sagaida, ka arī viņš tiks pieņemts ar visām savām dīvainībām un neparedzamajām izpausmēm. Viņam sieviete ir līdzvērtīga partnerē piedzīvojumos, kur katra diena ir jauna lapa grāmatā. Āksta nozīme sievietei. Sievietei šāds vīrietis var būt gan iedvesmojošs, gan izaicinošs. Viņš var pamudināt uz drosmīgiem lēmumiem un parādīt, ka dzīve var būt daudz krāsaināka, nekā viņa bija iedomājusies. Tomēr viņš nav piemērots ikvienai. Ja sieviete meklē drošību un prognozējumību, āksts var radīt ne tikai vilšanos, bet arī emocionālu hausu. No otras puses, ja sieviete ir gatava riskēt un pieņemt dzīvi ar visām tās negaidītajām pārmaiņām, šāds vīrietis var kļūt par neaizmirstamu piedzīvojumu sabiedroto. Viņš mudinās būt drosmīgai, pārvarēt bailes un doties turp, kur prāts varbūt neļauj. Viņa klātbūtne bieži vien liek izkāpt no komforta zonas, un tas var būt gan izaicinoši, gan dziedinoši. Kopumā āksts ir vīrietis, kurš nes sev līdzi neparedzamību, dzīves prieku un atvērtību. Viņš ir kā vējš, kuru nevar sagūstīt, taču tā spēks var būt iedvesmojošs tiem, kuri ir gatavi ļauties piedzīvojumiem un mācībām, ko dzīve piedāvā. Wow!